Vai drīkst jūs filmēt? Un fotografēt? Tas jau ir skaisti. Un jauns. Jā, un tad pajaunināt, Valter, jā. Mēs tā nelietīgi neizmantojam, bet tomēr, lai jūs tas ir pateikts, tas ir iefilmēts, ja jūs sev devuši atļauju. Brīnišķīgi, labvakar, labdien, tagad saule, brīnišķīgs laiks. Eduards Smīļa. Kur tu esi? Tepat? Eduards Smīļa teātra muzejā zālē. Tiekamies ar Valdi Lūriņu. Akurāt. Dienu pirms starptautiskās teātra dienas. Un ja šeit klātas atcerās, tad pietiekam neilgu laiku atpakaļ, 78. gadā, Valdis Lūriņš bija tas, kurš ar citiem organizēja pirmo reizi. Jā. Nu, sākumā, var sakot, bija drošības pēc man pielikts no Kalniņa kunga, kas bija direktora vietnieks Miks Kublinskis, lai es tur neizteirs nekādas podas, un tam Miks atkrita jau un piedalījās teātra dienās kā skatītājs un bija viens no pēdējiem, kas pamet teātra bufeti. Apsēdies tagad. Jā, tātad tas ir. Tā kā runāsim arī par to šodien. Brīvā, nehronoloģiskā secībā. Dažādos ar Valdi Lūriņu esmu runājis vairāk kārt, gan Nacionālā teātra vēstures saistībā, gan saistībā ar Andreju Upīti, ko mēs šodien arī pieminēsim, jo viņi nedrīkst nepieminēt, kaut arī daudz dēvē viņu par kolaborantu, bet pieminēsim. Bet iesāksim ar kādu dziesmu, kas ir no izrādes, bet nav ierakstīta ar izrādi. Klausieties. Zobus un tālāk ej, sakod zobus līdz sērdei, paciet klusu, ja sejā tev spļauj, paciet klusu un tikai smēj, paciet klusu, ja sejā tev spļauj, paciet klusu un tikai smēj, nelien tur, kur tev liekts, dari to, ko tev liek, norīmēli, ja tev gribas smaidēt. Redzi kropli, ak vai saki skaists viņš, kā Dievs mācies piekrist un mācies gaidīt. Ja ir melns, saki balts, ja ir netīrs, saki tīrs, ja kāds melo, tad saki, kas tiesa, būsi godā, būsi draugs. Ja kāds melo, tad saki, kas tiesa, būsi godā, būsi draugs. Bet ja griebies, tev tas viss, paciet klusu un malā ej, sakot zobus, kad sejā tev spļauj, sakot zobus un klusi smēj, sakot zobus, kad sejā tev spļauj, sakot zobus un klusi smēj. Nu jā,
ārkārtīgi būtiski. Tur uzraksts bija ķecers. Vai kaut kā sevi arī identificē ar ķeceri? Nē, nu, vārdu sakot, pirms es atbildu uz to ķeceri, tagad tu man prasīsi par nākotnes nodomiem, tad es tev pieminēšu vēl šo te dziesmu, jā? Vispirms es esmu ļoti priecīgs, ka pirmajā rindā sēž Inte Tirole. Tā ir aktrise, kur ir, vārdu sakot, piedalījusies vienā no manām neveiksmīgākajām izrādēm. Aijas Birbeles Lugā kapu svētki PR. Un tas, ka viņi šodien atnākusi, man vislielākā atzinība tev. Un kā saka, Viņa patika, to izrāda noņēma pie pilnām zālēm. nu noņēma, jā, gadās arī tā. Un kā saka man plaši pazīstamā meita Dita Lūriņa, tad Inte Tirole ir aktris, kur ir abrīnojumā aktieriskā formā vēl joprojām. Un droši vien tev var redzēt, bet es neesmu redzējis pēdējā izrādē tev Nacionālajā teātrī. Pie tam brīnišķīgi. Tad, vārdu sakot, iepazīstoties, parasti Dita visur ir pa priekšu. Es gribētu parādīt savu dēlu. Savu vecāko dēlu, tas ir Niklaus. Jurists, strādā Stradiņu slimnīcā. Katrīna arī ir? Es gribēju parādīt, kādas meitenes tev patīk, jā. Nu, lūk, un Dita nav, Dita būs, un kundze ar mani nav. Viss kārtībā, jā. Nu, tāpēc, ka iepriekšējā reizē, kad kundzei bija grāmatas atvēršana, Jā. Lūriņš nebija. Nu, jā, skaidrs. Nē, es biju projām, bet es atsūtīju lielu puķi, jā. Jā, Nu, redz, vairāk vai mazāk kaut kas jau tiek, nu, tā teikt, pārmantots no vecākajām paudzēm. Kaut kas tiek pārmantots, ja no vecākiem, ir īpaši, ja runā par Sibīriju, par vēl kaut ko, jā. Mana mamma, vecā mamma neko daudz nestāstīja, jā. Un, bet tas gēns, jā, kad ir runa par jebkuru veidu vardarbību, kaut kādā veidā tev sēž asinīs, ja? Un tas jau tikai nav no, tā teikt, no manas mammas un vecās mammas, tas nāk no senčiem, tas nāk droši vien arī no vecā tēva, kur es neesmu redzējis, ja? Un kurš Sibīrijas nometnē nomira. Mazliet vairāk kā 40 gadu vecumā, nu vienkārši tas tā ir, un tas, ka mēs pa brīdim kaut kādā veidā kaut kur vienojamies un kaut kur sanākam kopā un pret kaut ko protestējam un kaut ko gribam savādāk. Tas jau ir tā teikt, tanīs gēnos, ja, kas mūsos ir iemājojuši no iepriekšējām paudzēm. Ja, un acīm redzot kaut kādā veidā šī teātrī, teātra jomā man tas gēns kaut kur pa brīdim veiksmīgākajos brīžos parādās vienkārši. Lūk, arī viss atbild. Es jau neuzskatu par kaut kādu, kā lai to saka, īpaši krustā piesisto vai ķeceri vai ar dubļiem apmētāto, bet pie pēdējā jautājuma, tā, ka tu man uzdos par nākotnes nodomiem, es tev atbildēšu. Labi. Jā, to es pašās beigās par nākotnes nodomiem. Jā. Var jau tagad sākt, bet Valdim šogad bija arī tāda pusāpaļa jubileja. Pavisam nesen. Diemžēl ļoti klusi, iepriekšējā bija skaļāk. Jā. Par kuru mēs samaksājam policijai 5 cilvēki, katrs 10 eiro. Jā, tāpēc, ka jūs Covid laikā atļāvāties, viņi nāk pie tevis, ja? Nē, mēs bijām dārzā, pietiekamā distancē, ar maskām, viss kārtībā, bet pulcēties nebija vēlams, jo Dita kāpēc gribēdam, vārdu sakot, visu šo pasākumu atspūgļot, ielika Facebookā bildes, un kādam jau tas nepatika. Jā, tagad varētu paprasīt caur tiesu atpakaļ to naudu. Savu tiesu. Jā, bet ir Lijāna Os, kas vēlās tev tagad, viņi vēlāk nevar pateikt dažus vārdus Valdim Lūriņam. Lijāna Os. Labvakar visiem visapkārt. Tā kā jūs sākāt ar 79. gadu pieminēt, tad es gribētu atgādināt šajā jubilejas reizē, ka tu esi sācis daudz agrāk skolēnu Pionieru pilī, teātrī. Tagad tas saucās Skolēnu pils teātris, Ziļuks, kas tev arī lūdzu nodot sveicienu dzimšanas dienā pagājušajā jubilejas gadā. Un tas laiks, kad Astrīda Savisko vadībā jūs kopā ar Edmundu Freibergu, Maiku Siku, Daci Ordelovsku, Rutu, Rikši. jā, visi cītīgi strādājam.
Valdi Birģeli. Jā, daudzi tur bija, visu nevar nosaukt. Jā. Un toreiz iestudēja gan Suni un kaķi, Raini Lugu, kurā visi mūsu spēlēja ļoti skaisti. Kas tad tur ko sunu un kaķi nenospēlēt? Jā, Bet tas bija pa īstam. jā, Un protams. tāpēc mums arī atrast nemaz nav, jo ir tikai profesionāla Jā. māksla, bet tā bija amatieru māksla. Un beidzās tas ar Tomu Sawyeru, kad mēs kaut ko kopā spēlējām. Jā. Tā kā sveiciens no Duglas atraidās. Vai, paldies tev. Un šeit ir viena maza grāmatiņa no Skolēnu pils, bet viņa tur nav pilnīga, tā būs jāturpina. Tas ir tas, ko mūsu teātris toreiz Astrīdas vadībā izdarīja. Un tas tur nav. Vajag skaisti. Paldies tev. Nav Jā. laimes. Paldies tev, jā. Var nolikt. Tā ir tā abrīnojamā lieta, Dzīvesbiedri ir ieradusies, tā kā ka viņi to pa sunu neredzēja. un kaķi, es nezinu, vai tu lasīji vai nē, tā ir viena no tā teikt, pozitīvākajām recenzijām, ko Viktors Hausmans ir rakstījis arī par mani un arī par visu izrādi. Un vispār par teātri. Bet, ja mēs runājam par cilvēkiem, tad tie cilvēki, kurus mēs satiekam dzīvē, vai jauši vai nejauši, vai tāpēc, ka liktenis to piespēlē, spēlē ļoti būtisku lomu. Ja? Un Astrīda Savis kaut kur vadīja to skolēnu teātri. Kaut kādā veidā mums visiem kaut kā to skatu uz dzīvi sagriez otrādi. Ar pavisam parastu eksistenci, ar pavisam parastu, kā lai to saka, parastām sarunām, ja, bet no Astrīda ir tas cilvēks, ko es arī atcerēšos līdz pēdējai stundai vienkārši. Un esmu laimīgs, ka es viņu satiku, jo faktiski satikšanās ar Astrīdu un ar Rīgas Pionieru pils teātri man dzīvi pagriez pa 180 grādiem. Tu gribi teikt, ka tad tu nodomāji, ka tev jāiet teātrī? Nē, tur vārdu sakot bija tā. Man liekas, ka es esmu šo To stāstu jau klasikā stāstījis. tagad tiesa izstāstīja, kas tev paaicināja uz Dailes teātri. Nē. Tas stāsts sākās ar to, vienkārši tur nav tas pagrieziens. Stāsts sākās ar to, kad es Sibīrijā, tā teikt, būdams tikai sieviešu sabiedrībā, bija kaut kādā veidā arī iemācīts, ka pasaule ir laba. Un man kaut kā aizmirs izstāstīt, ka pasaule ir skarba. Ja? Un nonākot kaut kādā veidā skolā, es saskāros ar šo skarbo pasauli kādu brīdi, kā lai to saka, cietu. Vai man sieva arī ir ieradusies? Ar nokavēšanos. Jā. Laba nodarbība. Šī ir ne tikai sievu kustība pasniedzēja aktieriem, bet jau slavena rakstniece. Pilnīgs ārprāts. Labi. Un vārds sakot, kaut kādā veidā, man tur kaut kādā veidā sāk spaidīt, kamēr man tas viss apnika, ja, un es kaut kādā veidā sāku spaidīt citus, arī ārpus skolas. Ja. Un pilnīgi nejauši nonākot Rīgas Pionieru pilī, jo tur arī tāds paradoxāls stāsts. Ja. Es nekad neesmu gribējis sveiki Dita Lūriņa. Ja. Un sveiks Arnes Steglienu, mans mazdēls. Jā, kaut kādā veidā nonākot skolēnu pilī, tur ir priekšvēsture tāda, ja, kad es mācījos vienā klasē ar puisi vārdā Juris Stobovs, ja, kurš bija arī Liepājas teātri režisors, beidz Maskavas režijas, vārdu sakot, fakultāti, ja, un literatūras skolotāja vienreiz, kurai es nevisai patiku, teica, no Stobova kaut kas dzīvē iznāks, no tevis Lūriņa nekas neiznāks. un bija kaut kāds runas konkurss, un Juris vienmēr ņēma pirmās vietas, un es kas nekad nebija runājis, atradu upīšu vārdu sakot dzejolu to garo vistu un gailis, un nolika Juri uz lāpstiņām, ja. Un tanī pašā laikā Juris man paaicināja, klausies, atnāc uz Pionieru teātri, es saku, es negribu, man neinteresē. Viņš saka, norunās kaut ko, kaut vai to pašu vistu un gailu, un pēc tam ir balle. Balle, tas jau bija interesanti, ja, un kaut kādā tādā veidā es nonācu tanī Astrīdas kompānijai, ja, kuri līdz šim brīdim es nevaru aizmirst. Un kuri vēl tev ir tādi, tā kā tie cilvēki? Protams, otrs, to es arī stāstīju, es daudz to gadījumu, ja, ka Petersona izrādē motocikls, vienā bezvārdu lomā studists vienkārši pēkšņi noķēris bija aklo zarnu, viņa aizved uz slimnīcu, un rīt ir jābūt izrādēji,
Un es neesmu ar Kārinu par to runājis, bet es pieņemu, ka tā tas varētu būt, ka Petersons prasīja Kārinai, nu, tev nav tur kaut kāds šalis, kas varētu kaut ko tur tādu izdarīt, ja, un acīm redzot, Kārina bija ieteikusi mani, un tā es nonācu, ja, Dēles teātrī un paliku tur 2 gadus, jo Petersons mani no sākuma gribēja aicināt, lai es beidzu to kursu, un es stāvēju, vārdu sakot, slavenā Slutskava kabinetā, jā, vārdu Marka. sakot. Jā, tāda man bija pilnīgi tāda sajūta, ka es tā kā tāds, es nezinu, nu tāds mazais senais kalpu zēns ar tādu grāmatu, ar iesietām grāmatām rociņā ar to sainīti stāv un gaida, kas no man notiks. Bet, protams, konservatorija neatļauj man to pabeigt, ja, šo kursu, ja, un šo kursu es pabeidzu kā brīvklausītājs un varu tagad ļoti daudz izstāstīt gan par Liletu Ozoliņu, gan Aivaru Siliņu, gan Nauru Klētnieku, kurš mūžīgi pīpēja savu cigareti līdz pēdējiem brīdim, kamēr tie pelni viņam nokrīt. Gan Viņš pat aizgāja līdz urnai, kur iemest, viņam nenokrit. Jā, nē, bet viņam krit arī. Jā, krit arī. Gan varat sakot, gan par Marīnu Janavs, gan par Pēteru Liepiņu, ar kuru mēs kopā satikāmies pēdējā viņa dzīves posmā Latgolē LV2. Jā. Un Hariju Ulmanu, kurš nu pat aizgāja. Jā, bet tu Dailē pat arī vēl Innu Livnārijā nospēlēji. Jā, bet tas bija ļoti grūts laiks. Nekas nav briesmīgāks kā juku laika teātrī. Jo tu pēkšņi ieraugi, jā, it īpaši, ja tu esi jauns un kaut kādā veidā, ar kategoriskiem spriedumiem, ka tu ieraugi, ka, cilvēkos parādās kaut kādas tādas īpašības, ja, kuras tu iepriekš neesi pamanījis, un sāk parādīties kaut kādā veidā netīras spēles, neatkarīgi no tā, kādu stāvokli aktieris vai tehniskais darbinieks vai direkcija tādā brīdī teātri ieņem. Ja. Un tas bija ļoti grūts periods Petersonam, kad faktiski viņš taisīja arī izrādi Lauzīsim galvas dotajā virzienā. Paula Putniņa lūg, kad viņi mēģināja atstādināt no teātra, plus vēl notika tā nelēma, ka sadega faktiski apdedzinājās un aizgāja bojā viņa dēliņš Uģis, kas pilnīgi izsit Petersonam, tā teikt, ķeblīt no kāja apakšas, ja, un faktiski, ja, tā izrāda Induls un Ārija, kur bija veltīti, ja, teātra jubilejai, tā sākotnējā iecerē bija, ka, protams, viņi iesadēs Pēters Petersons un scenogrāfs bija Ilmārs Blumbergs. Un tā ir viena no viņa Blumberga pirmajām scenogrāfijām, tā scenogrāfija bija pilnīgi skaista. Aiz muguras bija faktiski tā kā tādi apdeguši, ja, tādi senču tēli, ja, vārdu sakot, viņiem bija ar Petersonu tādu ieceri, es nezinu, kā viņi to būtu dabūjuši gatavu, ja, ka principā, ja, tas ir kara lauks, respektīvi, ja, no kura izrādes sākumā paceļās, ja, nosacīt, ja, maitu putni kā tādi. Jo tanī laikā video vēl nebija, bet viņi bija pilnīgi pārliecināti, ka viņi to reaģēs, ka viņi to realizēs. Un tajā laikā starp šiem, ja, tā teikt, apdegušajiem senču, kā lai to saka, dieviem, ja, tad ienāk šis, ja, tā teikt, ja, katoļu krusts, ja, un sākās, ja, viss tas, kas notiek, ja. Viss ciņas ap Ambotu un Induļu un Ārijas mīlestāsts. Pēc tam, protams, kad Petersonu atlaid no teātra, šo izrādi pārņēma Edgars Zīle, scenogrāfija bija, protams, man liekas, taisīja Ģirds Vilks, apmēram tādā pašā stilā, kā Ģirds Vilks vienmēr ir taisījis scenogrāfiju, bet laiks jau bija cits, un mēs, kas bijām it kā sasmaržojuši, ja, to Blumberga un Petersona ideju, kaut kādā veidā tā īpaši nevarējām pieslēgties. Šī brīdī man jāizsaka liela pateicība Kasparam Pūcem, ka viņš izglāba izrādi Induls un Ārija, jo tad, kad Uģi nogalina, pēc Raiņa ir tā, kad Indulis, kurš bija Uldis Lieldičs vai Jānis Filipsons, paņem Uģi uz rokām, tad norunā vēl pāris frāzes un ļoti skaisti viņu aiznes projām. Bet tā kā abiem, gan Jānim, gan Uldim bija kaut kādas problēmas ar muguru, tad šo, kā lai to saka, pārcilvēcisko darbu,
veica, jāsaka, mans draugs Kaspars Pūts. Paldies viņam par to. Jā, viņš aiznes, viņš varēja aiznest. Ja? Jā. Nu, jā. Bet labi, un tad, kad atšķirīgi, nu ne jau tā salīdzinot, bet atšķirība Dailes teātrī ienāca pavisam tāds jauns, nepieredzējis it kā. Un pēc tam drāmas tagadējā Nacionālas teātrī. Tur bija juti kādu milzīgu atšķirību. Nu, atšķirība jau teātra fakultātē bija, jo principā mums bija tāda maza skatuvīta, apmēram šitāda. Un es, kas biju pieredzis Dailē, jau šī varētu, jau nāca šito, un Jaunušāns teica, paga. Var sakot, es sapratu ātri kaut kur 2., 3. kursā, 2. laikam, ka es nebūšu Jaunušāna mīļākais aktieris principā, un kaut kādā veidā meklēju kaut kādā veidā cits izējas, un atradu sabiedroto Kajaku Jāni. Un mēs kopā ar Jāni Kajaku taisījām kaut kad, man liekas, pirmā bija kaut kāda tautsdziesmu programma, ko mēs taisījām. To jau neatceries, toreiz gados. Ja? Un vēl kaut ko mēs taisījām, bet to es atceros, kad mēs ar Jāni tad teicām, tad rīt mēs sākam savu režijas darbu, un es uzvilku kaut kādu, es nezinu, kaut kādu, man likās kaut kādu jaku, kur es varētu ielikt rokas kabatā un mazliet izskatīties pēc režisora. Bet, kas attiecās uz Jaunušānu, ir slava, kur ir pavadīt Lūriņu, ka viņi var ielikt visās izrādēs. Lielā mērā kaut kādā veidā skar arī mani, jā. Es arī esmu diezgan daudz lecis visās izrādēs, arī savās, un bija mums Gunāra Priedes lūgu filiāli. Un Egonam Beserim, tanī brīdī nebija labi tiešām ar veselību, bet kaut kas ar sirdi. Un ņemot vērā, jūs zināt, tie, kuri varbūt atcerās Egonu Beseru, tad bija figūra ritīgi. Ja? Es dabūju ielikt viņu lomā, un Jaunušāns pēc tās izrādes noskatīšanās, jo neskapēc viņš atnāca noskatīties, viņš teica, tu zini ko, man liekas, ka tā kā tu paliksi vecs, tā varbūt, ka tu būsi labs aktieris. Un tā, viņš pieņēma tomēr Jaunušāns tev vai nepieņēma? Nē, nevar nepieņemt savu skolotāju, jo no katra tu paņem. Tu jā, bet viņš? Viņš? Nē, viņš lielā mērā kaut kādā veidā bija ļoti cilvēcīgs un vispār jau tas režisoru komplekts tanī brīdī Nacionālajā teātrī ir abrīnojams, ja? 4 dažādi cilvēki, Jaunušāns, Kublīnskis ar savām lieliskajām izrādēm, Edmunds Freibergs un pa brīdim arī es. Mēs mierīgi līdzās pastāvējām un Jaunušāns gādāja, lai pirmkārt mums būtu šai 4 darbs, un otrkārt viņš mēģināja tomēr domāt absolūti par visiem aktieriem, arī tie, kur varbūt nebija augstākā kaluma zvaigznes, lai visiem būtu šis radošais attīstības ceļš kā tāds. Ja? Un tā faktiski bija tāda Jaunušāna, faktiski radošā laboratorija, jo cilvēku psiholoģijas un aktieru, kā lai to saka, ievadīšana tēlu biogrāfijās, tā bija viņa absolūti stiprā puse. Ja? Un to redz arī, protams, labākajās izrādēs, kas ir kļuvušas par leģendām, ja? Un kaut kādā veidā viņš mīlēja savus aktierus arī tad, ja aktieri pa brīdim taisīja tur podus. Ja. Nu jā, tu jau tajās skrodardienās, ko viņš 75. gadā atjaunoja, tu biji Pičuks, jā? Es biju Pičuks, jā. Jā, un ļoti ilgi spēlēja Pičuku. Jā, bet ne tik ilgi kā Strāders. Jo Strāders spēlēja Kārlēnu, man liekas, viņam bija 60 gadu, jā, un viņš jau bija Kārlēns, un grimējoties grimētavā, viņš saviem kolēģiem uzliekot rūžu uz vaigiem teica, skati, ka šodien pa jaunu neizskatos. Un viņš, kā Maiga Grīnberga kādreiz stāstīja, viņi no Ieviņas atteicās, bet Kārlis Strāders ļoti ilgi negribēja atteikties. Un tad, kad viņi atstādināja, viņš bija ļoti apvainojies. Kaut kāds, saprot, kaut kāds acīm redzot lomas periods ir noslēdzies, un tas ir līdzīgi, kā, tu šitai lomai beidzoties par vecu, ja? Tas tāpatās kā samierinies un ej pensijā un dzīvo ar savām atmiņām. Jā, tā kā ir studija laika, tad mēs iesim tālāk, ir Sarmīta Kvēpa.
Nu, jā, nu, Kursa biedreni. Pats es aicināju. Sarmīti nepaicināju, Sarmīti teica, ka viņi tāpatās atnāks, jā. Jā. Jūs jau esat televīzijā droši vien Jo redzējuši. pagājušā gadā mums šeit bija Jūs jau saruna ar visu televīzijā droši kursu. vien Ar visu kursu. kaut kādā esat redzējuši, ja, ka mēs tur, kur mēs nācām apsveikt jaunušanu 60 gadu jubilejā, naudas mums nebija. Mēs izdomājam, ka to skatu vajadzētu piepildīt ar ceriņiem, un tā mēs ceriņu laikā ilgus gadus, man liekas, jau vairāk kā 20 gadus, satikāmies ar Jaunušānu, Čiekurkalnā pie Jāņa Skaņa un Elgas Skanas, un satiekamies arī tagad, kad Jaunušāna vairs nav. Nu, tad izstāsti pa studiju laikiem. Izstāstīšu, bet es sāku visu no gala. Man pastāsts galvenais, viņš nesot man aicinājis. Kā tad nav aicinājis vakarā pats pateica, nāc un stāsti. Un es visu nakti domāju. Tu teici, ka tu būsi, es teicu, nāc un stāsti, ko tu sēdēsi. Skaties, nu tad tā. Ar vārdu sakot, mēs ar Lūriņu sākām tādu sapazīšanos ne tikai fakultātē, bet mēs jau gājām 49. vidusskolā, tā sakot, vai ne? Nu, viņš bija 2 gadus vecāks, nu, līdz ar to nekā saka, vai ne, nu, viņš jau tādus sīkos nezina, vai ne? Nu, bet mēs meitenes un tā tālāk, nu, viņš, nu, visi zināja. Viņi pasaka Lūriņš, visiem bija skaidrs, kas tas tāds ir. Nu, lūk. Ar vārdu sakot, plus vēl arī mēs gājām abi divi arī Pionieru pilī. Viņš bija tajā teātrī, kā jau viņš stāstīja, un es biju meiteņu ansamblī Tonika. Un tad mums tad sanāca koncertos būt kopā, un tā ar vārdu sakot, nu tā kā mēs bijām zināmā mērā pazīstami. Nu lūk, un tad bija viena vasara, kad Pionieru pils organizēja lielu grupu no pils labākos un godīgākos bērnus uz Vissavienības nometni ar Ļonuks, Kaukāzā. Tuapsē. Jā, tas bija Krasnodarskī rajona, Topsīskī kaut kāds rajona. Nu, jā, kā tur bija? Nu labi, jā. Nu lūk, ar vārdu sakot, un tad izrādījās, ka tur ir arī Lūriņš, un gadījos tur arī es. Nu lūk, un tad es piedzīvoju vienu ārkārtīgi lielu traģēdiju. Kā? Nu redziet, mums tur bija tā, mēs tur bijām, nu tā kā pulciņos arī sadalīti, nu kā jau pionieri, vai ne? Nu mēs visi tā Latvijas komanda bijām vienā pulciņā, bet mums vēl iekomandēja klāt Ukraiņus. Nu tagad tas politiski neizklausīsies labi, bet ar vārdu sakot, tie puiši, viņi bija lielāki un būdīgāki, nu viņi bija droši vien vecāki, nu bet es to nezinu. Un tagad es pēkšņi uzzinu, ka tie Ukraiņi savā starpā, es nezinu, vai viņi tur bija nu tā kā kaut ko spēlējuši un kāds bija zaudējis vai derības vai kas, bet fakts bija tāds, ka es uzzināju, ka tam vienam zaudētājam mani ir jānobučo. Bet saprotiet, es biju kaut kāds 7. klases skolnieks, un es tagad izdzirdu tās šausmas, ka mani tagad taisās kāds nobučot. Nu tagad es droši vien tā nepārdzīvotu, bet tajā laikā es domāju, ka gals būs klāt. Es domāju, mīļo Dieviņ, ko lai es tagad daru? Es nezinu, vai man to Valdis izstāstīja, vai es pēc tam viņam to stāstīju. Un saprotiet, nu, Valdiņ, paldies tev par tavu, jāsaka, bruņinieciskumu, jo, nu, varbūt cits puišels būtu domājis, nu, paskatīsimies, kas te tagad būs, ja? Bet Valdiņš nostājās kā īsts bruņinieks, un viņš man sargāja visu to mēnesi, un tie Ukraiņi netika man klāt. Un tā es neapsmulēti atgriezos mājās. Nu, tālūk. Jā, paldies tev, Valdiņ, par to. Tagad nākamais. Nu, tad pienāca 71. gads. Vispār es bišķiņu apsēdīšos. Apsēdies, gan. Man tas vecums jau tāds, vai ne? Jā, nu, lūk, pienāca 71. gads. Nu, un tad ar vārdu sakot, ka konservatorijā bija uzņemšana un iestājās Valdis un iestājos, nu, Valdiņš kā jau bija gatavojies, kā jau jūs dzirdējāt, vai ne, gan Dailē, gan Pionieru pilī. Nu, es vienkārši atlidoju kā no gaisa. Man tas vienkārši, nu, tā gadījās, ka es tur nonācu tai konservatorijā. Nu, lūk, un tā mēs sākām mācīties. Nu, un tagad 1. kursā mums profesora Baļūna iedod etīdi pie zobārsta. Nu, mēs tagad tur visu, tas bija 1. kursa pats sākums, ka mēs vispār vēl nekā nesaprotam, kas tā etīde tāda un tā tālāk. Kā viena meitenītā mums bija teica, viņa saka, kā vai tā klavieres būs jāspēlē, pat nezināja, kas tā etīde vispār ir. Nu, lūk tā, ar vārdu sakot, nu, mēs tur tagad nosēžamies visi strīpiņā un, nu, tā kā foajē, un tagad gaidām, ka, nu, mums tagad tas zobārs sauks un tā, nu, viens tur nabadzīgs tur tā uz tā vajadzīņ kaut ko tur tā kā domā un jau, nu, laikam sāp un tā, viens skatās pogulītī tur mutē, kas tad tagad tur tā ir un, ar vārdu sakot, nu, katrs darām, ko varam. Nu, īpaši izceļās Lūriņš. Jo redz, nu kā jau viņš tiešām bija jau tāds, nu, pilnīgi savādāk skatījās uz to teātri nekā mēs. Viņš bija izdomājis, ka viņš spēlēs tādu mazu bebīti.
Viņš uzliek tādu bērnu cepurīti galvā, rāpo pa grīdu, kaut kur liet zem krēsliem, tur apakšā, tur citiem un tā tālāk. Nu, ar vārdu sakot, nu, fantastiski interesanti. Nu, labi. Tagad beidzam mēs to etīdi. Nu, mūsu profesori Baļuna tagad sāk, viņš saka tā, jā, mazais, tu ļoti labi, nu, tur vienam citam, jā, redz, es redzēju, kā tev tur sāp un kā tev tur bija šausmas acīs un tā tālāk. Un tad viņi pagriežās pret to lūriņu, saka tā, mazais, es kaut ko nesapratu. Tu tur idiotu spēlēji. Mēs visi sajūsmā. Valdiņš, nu ko, gar zem, nu viņš bija tik fantastisks un tiešām, nu acīm redzot, Baļūnīte jau bija diezgan paveca un viņa laikam nespēja pieņemt, ka pieaudzis vīrietis vai ne, varētu, nu, rāpot pa grīdu un būt bēbis, jā, nu viņai kaut kā tas negāja kopā, nu viņa varēja tikai iedomāties, ka tas varētu būt idiots, jā. Nu labi, tas tā. Ar vārdu sakot, nu tagad nākamais. Nu, mēs tagad dodamies, nu jūs jau tagad zināt, ka padomu laikā pirmos kursus visu sūtīja rudenī uz kolhozu vākt kartupeļus. Nu, mēs nebijām izņēmums, mēs arī braucām, nu, pedagogu līdzi nav, jo tie tak neies kartupeļus lasīt, vai ne? Nu, lūk, nu tad mums tagad tūlīt vajadzīgs brigadieris, un, protams, kā jūs domājat, nu, tas ir Valdis, jo mēs jau visi zinām, ka Valdiņš ir, jā, nu tā. Nu, lūk, aizbraucam uz to kolhozu nākamajā dienā, jau Valdis tūlīt tās mūs visus vārds kopā, braucam uz lauka, nu, tā viņš tur staigā ar soļus, tur mēra, tur sasprauž mietiņus un sadala mums pleķus, kas tur katram tagad būs jānovāc un tā tālāk. Nu, labi, viss čakli strādājam. Pienāk jau tāds, nu, gandrīz pusdienu laiks, nu, jau mēs redzam to vagu galu, mums jau tā tīri, neko redzam, tīri, jā, tūlīt jau būs, bet mūsu Dacei Stūrei, mūsu kursa biedrenēm, viņai tās vagas ir stipri garākas. Ar Maigu viņas bija kopā. Bet, nu, es par to Daci atceros, jā, katrā ziņā. Nu, lūk, un ar vārdu sakot, tagad tā Dace redz, ka labi nav, viņa skrien pie lūriņu un saka tā, Valdi, klausies, nu, tu ej pārmēri, tāpēc, ka, nu, man tā ir 3 garāk nekā jums te visiem kopā. Nu, bet iedomājieties, tagad Valdiņš, tagad ies, tagad tā kā skaitīs soļus, tu spraudīs mietiņus, vai ne, un tā vāks visus mūs, lai tagad sadalīt, nu, protams, ka ne. Valdi saka, nu, taču izbeidz, nu, viņš saka, nu, Dace, nu, ej strādā, būs jau labi. Nu, vēl Kājaks kaut ko tur piemin, vēl tur klāt būdams. Nu, Dace pārskaišās, nu, ka viņa metās, viņa saka, Lūriņ, tu, komunist! Jā, iedomājieties, padomu laikā, tev varbūt viena alga, bet es varbūt esmu būdzene. Es gribu savu zemes pleķīti. Ja? Mēs visi čiķinām, nu tās bija šausmas, nu tas bija vesels cirks, bet nu beigās jau kaut kā atkal viss tā mierīgi tā nomierinājāmies, sākām atkal strādāt, jo nu taču jābeidz un pusdienu laiks nāk gribās ēst. Nu beigās jau nolasījām arī Dacis to pleķīti, ar vārdu sakot, viss laimīgi, beidzās atgriezāmies mājās. Atgriežamies mājās, jau esam virtuvē pie galda. Bet Kājakam nav miers, viņam vēl kaut ko vēl vajag pateikt. Un viņš tur kaut ko vēl pasaka, es tagad neatceros ko, bet nu, saistībā ar to Daci un ar to traci tajā laukumā. Nu, kā Dace leca kājās, ka viņi paķēra to kefirkrūzi, ka viņa mauca viņam ķīmīgi to visu. Mēs visi sarāvāmies kā tādas mazās pelītes un tagad šausmās. Pat Lūriņš neteica nevienu vārdu, arī tas sēdēja pavisam klus, jo bija bail, ka neuzgāž uz galvas arī mums kaut ko, jo viņa bija tā pārskaitusies. Nu, tas mums beidzās tā kā šitas te pasākums. Nu, tagad nākamais atkal par Lūriņu. Pirmajā kursā, nu, ar vārdu sakot, pirmkārt mums bija jāmācās svešu valoda, franču valoda. Tāpēc, ka, nu, tā kā, nu, aristokrāts sarunājās franču valodā, un lai mēs varētu izteikt, man ir tos franču, ar vārdu sakot, vispār jēgtu, kas tur notiekās, nu, tā kā mums bija jāmācās franču valoda. Mums bija pasniedzēja Madame Nis, jā, tāda fantastiska francūzieta, bet viņa runāja latviski un tā, ļoti enerģiska, ļoti, nu, fantastiski vienkārši. Nu, un viņa jau pirmajā semestra beigās jau izdomājusi, ka viņa varētu uztaisīt tādu franču vakaru, un tad visi tur, nu, kā saka, atnāks jau mūsu draugi un rādi mammas un tā tālāk, un mēs spēlēsim uz skatu, uzrunāsim franču valodā, un tas viss tur būs interesanti un tā tālāk. Nu, lūk, viens šāds fragments - franču kafejnīca. Tagad ar vārdu sakot, labi tiek iekārtotā skatu, nu tā ļoti tādu skaistu apgaismojumu galdiņi un skan Džoda Sēna mūzika, tāda pieklusināta dziesmiņas viņa. Un viens apmeklētājs kafejnīcā ir Lūriņš, un otrs apmeklētājs kafejnīcā skaitās Andris Kvēps. Nu, tad tur apkalpotājs ir Arguts Keirāns. Nu, lūk. Andija māma bija, nu, kurai ļoti patika teātris, viņa ārkārtīgi lepojās, ka Andis ir ticis tajā teātra fakultātē un būs aktieris.
Nu, un ar vārdu sakot, viņi bija gatavi uz visu, ja tikai Andim kaut ko vajadzēs, viņi uz visu būs jā. Nu, lūk, un tagad Anta saka tā, klausies, mammucīt, vai es nevarētu paņemt tās kristāla glāzes no mājām, nu, mums tur kafejnīca un tad būs tā smalki, tāds kristāla glāzes par to franču kafejnīcu. Mamma saka, jā, protams, ņem, nes, visu kaut ko. Nu, lūk, ar vārdu sakot, Anta tagad attiep tās savas glāzes. Nu tā, sākas tagad skats, nu tagad paņēmis arguts uz tās savas paplātes, salīdz tās glāzes, nu un tagad sāk šī varēt pa to skatu. Nu, protams, nepagāja ne minūte, ka viena glāzīte tangš apgāžās un peciņa nost. Nu, protams, zālē Anta mamma šito redzot, kā saka, ievaidās. Argutam ne silts ne augsts, tas tik staigā savām glāzēm tālāk. Tagad nākamais moments, vēl viņš tur tā kā pagriežās, otra glāzīte tangš, apgāžās un peciņa nost. Nu, tad jau vairs to neizturēja Lūriņš, jo viņš kā cilvēks, nu tāds, kā saka, vai ne, par kārtību, par precizitāti un vispār visu, bet saprotiet, viņam jau tās franču valodas jau vēl tikai 5 vārdi zinām, kā saka, vēl tas pirmā kursa pats sākums, viņš jau neko nevar pateikt franču valodā. Nu, latviski, viņš nedrīkst ņemties tā kā argutam sadot ritīgi pa kaklu, ja? Vienīgais, ko viņš tagad izdomā, franču valodā, viņš saka tā, idiot! Labi, ar to, bet argutiņš nekas, viss kārtībā, tikai defilē tālāk ar tām savām glāzēm. Nu, pie 3. glāzītes un peciņas, nu tad jau vairs neizturēja arī kvēps. Nu, bet tā kā viņš jau bija iedrošināts no Lūriņa, tad tas leca kājās un teica, kretin! Nu, tad ar tā beidzās mūsu franču kafejnīca. Nu, tad pārējie jau bija bišķiņ tā kā labāk. Tā, tagad es pastāstīšu par Lorencu Sačo. Ar vārdu sakot, pienāca teātra diena. Un, nu, kā jau visi teātri, tā sakot, parādās skaistākās lugas un ar vārdu sakot, tas, nu tā. Nu, lūk, Nacionālais teātris bija izdomājis, ka rādīs Lorencu Sačo. Nu, tā ir viena fantastiska izrāde ar milzīgām dekorācijām, ar viss aktieru ansamblis piedalāmies mēs visi studentiņi. Nu, ar vārdu sakot, šitas te Ģits Jakoļevs galvenajā lomā, nu, ar vārdu sakot, kostīmu izrāde, nu, fantastiski. Tātad visi tādi pacilāti, nu, teātra diena, svētki, viss notiekās. Nu, lūk. Nu tā, tagad jāsākās izrādē, un Šoriņam un Kvēpam ir jāspēlē kareiri. Nu, tur tāda situācija, ka tur nāks dumpinieki, un tad tie kareiri tur viņus grābs ciet un tā tālāk. Nu, lūk. Un viņiem abiem ir jābūt 3. ainā, un pēc tam tikai jāparādās uz skatuves 6. ainā. Nu, lūk, tagad šie abi divi Šoriņš ar Kvēpu nospēlē to 3. ainu, domā, laiks kā jūra, aizies uz bufeti. Nu, protams, aiziet uz bufeti, paņem kāpi, izrādās tur Lādermans ir priekšā. Nu, visi 3, tur, sakot, vienā mierā runā par mākslu, par dzīves jēgu un tā tālāk. Kamēr atjēdzās, 6. aina sākās. Nu, tagad nesās abi divi, tā kā vēl nav apģērbušies, vēl jau jāpārģērbjās. Tagad nesās uz savu ģērbtuvi, kamēr apģērbjās, kamēr noskrien lejā, aiziet aizskars ciet. Tagad šito pašu no savām pozīcijām stāst Lūriņš. Viņš saka tā, atverās priekšskars, sākas 6. aina, uzgāžās vesela masa ar cilvēkiem, nu tie dumpinieki, ja? Nu tagad Šoriņam un Kvēpam, kā kareiviem, tos dumpinieks būtu jāapspiež. Bet nu nav viņu, nav. 1, 2, 3 nav, klusums. Lūriņš atkal kā cilvēks, kurš nevar izturēt to, ka nav kārtības, ja? Ka kaut kas ir jādara. Nu, aktīvs, enerģisks. Tagad viņš saka Česnovam, kas stāv tur pat blakus tam Viktoram, ja? Klausies, ejam augšā. Es mēģināšu viņus apspiest, bet tu neļausi. Labi, abi nesās augšā. Uznesās augšā, bet saprotiet, samēģināts nav nekas, paši nezin, ko tagad darīs, ja? Lūriņš tagad metās un saka, labais plecs, ja? Tā kā, nu, durs tam Česnovam, ja? Bet tas Česnovs jau nesaprot, kā labais plecs, Lūriņa vai Česnova tagad, kur labais plecs, ja? Nu, protams, ka paņem to aizstādzību nepareizi. Un tagad es maz atkāpīti, jo, nu, teiksim, gan teātrī, gan kino, vienmēr paukošanas skati ir iestudēti. Nu, nekad nav tā, ka es dūšu, tad tu skaties, kur es dūru, un tad tu tā kā ņems aizstādzību. Nē, tur jau viss ir, nu, kā baletā, viss tur tas būs tā, šitā. Nu, tā kā šeit nekas tam līdzīgs nav. Nu, līdz ar to, ar vārdu sakot, nu, šis gājiens ar to dūrienu nekas nesanāk. Nu, viņš saprot, ka pleciem nebūs nekas. Tagad viņš saka tā, dūriens vēderā, bet nu klusām tā, lai nu publika nedzird. Česnovs nevar sadzirdēt, viņš saka, kur? Nu, Lūriņš saprot, ka arī tas ir galīgi garām.
Tagad viņš jau vairs nabags neiztur. Viņš saka tā, nu jau no niknum, ja viņš saka, es tevi nogalināšu. Uz ko Česnovs iebrācās, nē, un lec atpakaļ, ja. Tā viņam šī izrāda beidzās, un ar vecakot, aiziet atkal aizskats ciet, ja. Nu, lūk tā. Tagad tad vecakot, nu, tajā pa to brīdi jau ir parādījušies arī Šoriņš ar Kvēbu, ja, un uzlido arī Jaunšāns. Jaunšāns ieraug šitos abus divus. Kur jūs bijāt? Bufetē. Viņš saka, un tur jūs arī paliksiet. Tagad Lūriņš smējās un saka tā, viņš saka, domāju, feini. Tā, divi aktieri jau no, tā sakot, jau no konkursa ārā, tagad viņi tur paliks bufetē, tātad mēs jau paliekam mazākā nekonkurenti. Nu tā, ar vārdu sakot, nu tad beigās atkal sākās, nu tā sestā aina, tur skatītājiem atvainojās, ka tehnisku iemeslu dēļ, tur kaut kas gadījies un tā. Nu un ar vārdu sakot, viss tad turpinās. Nu nākamajā dienā, nu tagad mēs atkal esam studentiņi visu fakultātē. Nu, Lūriņš tagad saka, viņš es tā domāju, nu tagad mani uzslavēs, nu es taču tā tik baigi centos, vai nekā neviens. Un cik drosmīgi es to darīju un tā tālāk. Nu, lūk, ar vārdu sakot, nāk Jaunšāns pēc mēģinājuma, ne, uz fakultātu un tā, nu, mēs tad gaidām, domājam, nu, un Šoris ar Kvēbu dabūs no tā pamīzu, ka nezinās, cik veci. Atnāk Jaunšāns, šitos abus vispār nepiemin, nu, mazliet kaut ko parunā par to izrādi kā tādu, ka, nu, tur kaut kas varēja būt višķi savādāk un tad pagriežās pret Lūriņu. Nu, Lūriņš stāv, mana zvaigžņu stunda, nu, tagad tā bija, draugi, nu, klausieties. Tagad Jaunšāns pagriežās pret Lūriņu, saka tā, un tu murmuli, ko tu vakar izdarīji? Tu domā, ka tu izrādi glābi, tu viņu vēl vairāk iegāzi. Nu, Lūriņa zvaigžņu stunda šādā veidā beidzās, jā. Nu tā, tas bija ar par to Lorencu Aço. Jā, Sarmīt, jā. Jā, es tā vēl varētu stāstīt kāds. Jā, bet to mēs jau, tāpēc, ka ļoti daudz mums ir Valdim ar kaut kas, jā? Jā, labi. Valdi, bet tā ir taisnība, ko Sarmīt tagad stāst. Nu, daudz maz, jā. Nu, es varu papildināt vēl franču kafēnīcu. Man ienāk prātā, sēd, Sarmīt. Man ienāk prātā studenta dzīve, ja, nu, kad ne no kā ir jāuzbūvē brīnums, ja, un 2 nakti, kad mums krāsa ir, bet nav otrs. Nu, ko mēs domājam, beigās atceramies, jā. Ir taču toaletē tā sarainā birsta. Un tā mēs ar to saraino birstu nokrāsojām, ja tos kvadrātiņus, vienu sarkanu, otru baltu, vienu sarkanu, otru baltu. Atnāca pedagogu un teica, nu brīnišķīgi. Tā kā teikt, no visām, kā lai to saka, klapatām ir savi izēja, jā. Nu, jā. Līdz ar to tagad es gribu tā kā mazliet to šilto studiju laika pārtraukt, ja? Jā, bet parādīt to, te stāstīja par tavu bērna dabu. Un tad fragments no tavu iestudējumu drāmas teātrī. Automotorizācija ielaužas pat teātrī. Režisors Valdis Lūriņš drāmas teātrī iestudējis Emīlu un Berlīnas zēnus. Šie gan ir Rīgas zēni, kur arī piedalās izrādē līdzās Edmundam Freibergam un citiem profesionāliem aktieriem. Kā būtu, ja tu sadabūtu vēl dažus labus draugus, ko? Cilvēki! Tā ir izcila ideja! Tu, Gustavs, izdarīsi! Izdar, tu, Gustav! Jā! Nu, ko tu teiksi? Es esmu aizkustināts. Tā, tas ir Emīls no Neištats. Un tas ir mazais otrdiena. Un tas ir viens mitencvais. Un tas ir otrs, šo mēs tāpēc saucam par mitendrēs. Gustav! Un tas ir profesors. Sauciet to līdzi! Tas ar to melno katliņu galvā ir slikts, jo viņš nozadz Emīlam 140 markas un ir jānotver. Iznākusi krāsaina, dzīvespriecīga izrāde, darbībā tiek iesaistīta arī publika.
Ērika Kesnera detektīvu komēdija jau pusgadsimtu iepriecē skatītājus. Vairākas mazo skatītāju paaudzes. Tātad tur iekšā ir kas ļoti labs. Tas ir saglabājis, uzfilmēts. Kā, Valdi, tev bija Spartaks pirmā iestudējums? Spartaks. Nē, pirmais bija kursa biedriem. Tur bija tāds paradoks, ka pirms darba sāka ar studentiem man slavenā sieva Rita Lūriņa kā kustība pasniedzēja. Es savām kursām biju kustība pasniedzējs, vārdu sakot. Man arī. Es tev svingroju. Nu, jā. Vārdu sakot tā, tas pirmais darbs, ko izpērējām, tas bija Bernsteina Vesēģes stāsts, ja, kur es nezinu, kur man tie pieraksti, droši vien, ka vairs nav un aizgājuši, bet, es atceros, ka tur kaut kādi 14 nosacīti manas oriģināli numuri tur tik taisīti. Jā, mēs meklējam, un viss kārtībā. Fotogrāfijas arī tikpat kā nav. Koreogrāfija, jā, viss kārtībā, jā. Bet skatoties tagad uz to bildi, kas bija sakarā ar Emīlu un Berlīnas Zēnu, to iestudējumu, es ieraudzīju Graubu un atcerējos vienu to momentu. Tas nav mans piedāvājums, ka Grauba paņem mazāko meiteni, vārdu sakot, skatītāju rindās un aizskrien aiz kulisēm. Tur jau slēpās viņa režisora talants. Viņš jau bija to izdomājis, ka tas būs viņa gājiens kā tāds. Ja? Tad viena skatītāja meitene? Jā, Tagad to nedrīkstēt nekā. Nē, to nedrīkstēt, tā ir vardarbība. Jā. Skaidrs. Tad vēl, kas man skatoties te ienāca prātā, jā, ka kaut kādā veidā ir aktieri, kur ilgi, kā lai to saka, ir kaut kādā tādajā vidējā plānā, kurus zina, bet kuri nav nospēlējuši salīdzinoši lielas lomas. Un skatoties uz Kārli Tehmani, es atceros, ka mēs diezgan daudz esam strādājuši, un viņš bija gan brīnišķīgs, gan šajā izrādē Emīlā un Berlīnas Zēnos, gan viņš bija brīnišķīgs, jā, mazā zāles iestudējumā Figueiredo Don Juans kopā ar Jānu Skani, un vispār kaut kādā veidā ļoti cilvēciski atplauka, jā. Bet kā tu nonāci, kad vajadzēja pēc Spartaka un tad taisīt izrādi bērniem? Nē, tas bija jaunašām piedāvājums. Tā. Tas bija jaunašām piedāvājums, jo tajā laikā, ik pa brīdim, kaut kādā veidā, 1-2 sezonas, bet vajadzēja izrādīt bērniem. Ļoti sakarīgi, kā lai to saka politika, ja? Jo līdz ar to tad, veidojās, ja, tā teikt, dabiskā nomaiņa tiem, kuri atnāk skatīties abonementus, un tad pienāk laiks, ka viņi vairs vai nedzird vai negrib skatīties, un tā skatītāja vietas atbrīvojas, un nāk tā jaunā, kā lai to saka, paudze vietā, kur jau bērnībā, kā lai to saka, ir ieinteresējušies teātrī, un visforšākais jau, protams, ir tanīs bērnu izrādēs, ir tas, ja izdodās savienot to, ka bērniem ir interesanti un arī pieaugušiem nav garlaicīgi. Ja? Ka katrs atbilstoši savam līmenim saņem to, ka viņam nav, kā lai to saka, kā parasti bijis. Ir bieži vien bērni izrādēs, ka vecāki saka, tu tur pasēdi ar vecmāmiņas, tikmēr aiziešu uz bufeti. Ja? Jā, bet tev jau ir vairāks, bet tev Liepājā bija Punktiņi un Antoni. Jā, Tev 2 lotiņas. Varat sakot par maniem jaunības, kā lai to saka, režijas grēkiem, lai pastāsta cilvēks, kas ir piedalījies un kā skatītājs manos Liepājas teātra mēģinājumos. Ak, es neesmu gatavojusies kā sēdēt. Ļoti labi, taisn tā. Parādi, ko tu tanī Tallinā esi iemācījusies. Pagaidi, tu man liekas stāstīt par Liepājas teātru, bet es atceros, kā tēvs māte mēģināja Punktiņu un Antonu, un es zinu, ka tāda jau man tā nelikās. Tēt, es saprotu, kā tas režisors to aktrisi ķircināja šausmīgi, jo vienmēr, kad es parādījos zālē, tad režisors teica, ka aktrisei Maritai Lūriņai nekas nesanāk, un ka tur lūdzu, tur vajag un tad kāpu es uz skatuves. Man vienmēr bija es pareizajā intonācijā spēju pateikt, bet tur taču stāv Antons. To frāzi es atceros vēl šobaltiem. Un tad es skatīju
šveiku vai smēģos. Es sēdēju arī šveika mēģos. Jā. Es sēdēju 3 vīru mēģos, un kas vēl Liepājā tāds. Jā, bet punktiņā es cik vien varēju, tik es biju. Nu, jā, un punktiņas kleitas bija pēc manām kleitām, to es zinu. Un kas vēl vairāk nezinu. Bet izrāde tev patika? Bet, protams, ģeniālākā izrāde vispār kāda ir iedomājama. Jā, es viņu zināju no galvas un vienmēr klausījos dziesmas, izrādes sākumā Mirdzes Zīberes. Nu labi, bet tad, kad tu tēvu satiki pēc tam Nacionālā teātrī? Nē, es jau braucu arī uz Nacionālo. Nu, Bet vēlāk, tad, kad pats sāk strādāt? Kad es pats sāku strādāt, tad man ir stāsts, jā, viens stāsts, ko es jau esmu kādu reizi stāstījusi. Tēvs iestudēja 3 vīru kurortā 2 reizi savā mūžā, jau Nacionālajā teātrī, un mēs ar Ingu Misāni mēģinājām kaut ko pie Kaca, varētu būt. Mēs kaut ko citu mēģinājām, un vienmēr sakot, ko tad? Ostrovskoja. Nē, Melnesīru skolu mēs, man liekas, spējam. Nu, vienmēr sakot, bet mums tās lomas nav lielas, un mēs tad, pievienosimies jau, kad jau ir jau uz skatuves, jau bezmaz īsti pirms ģenerāla mēģinājumiem. Un man tur ir, reāli spēlējam viena aina, un es te tas pirmais mēģinājums, man bezmaz jau kostīmā es esmu uznākus, un man ātri jāsaprot, un teksts ir samācīts, un ātri kaut ko, režisors man pārtrauc. Es vienreiz laikam nospēlēju, režisors man pārtrauc, parāda, kā vajag, un saka, tagad otrais. Es te daru pavisam savādāk otrais, un viņš saka, nē, dari tā, kā tu darīji. Pareizi ir tā, ka... Nē, viņš saka, dari tā, kā tu darīji. Kā es darīju? Pirmo reizi vai otro reizi? Kā ir pareizi? Nē, pareizi ir tā, kā es darīju, bet tu dari tā, kā tu darīji. Un tā tu izdarīji, jā? Es izdarīju. Man ir jāiedod buči mīļotajai meitenei, jā. Tā ir Ditiņas meita, Grēta, man mazmeita, jā. Labi, Jā. Ko lūdzu? Mazdēlu mēs sasveicinājām, mēs jau teicām. Mazdēls ir ne pa Jā, jokam. tagad pavisam nopietns fragments. Pēc viss Spartaka, pēc tās, kad mēs sākām ar karnevāla Žannu d'Arku. Tā ir izrāde, kas tika parādīta tikai vienu reizi. Jā. Kas to noņēma un kāpēc? Pirmkārt jau sākās ar Zigmāra Liepiņa dziesmām, jā. Jo tā doma par Žannu d'Arku diezgan ilgi perinājās mūsu galvā. Kaut kāds 2,5 gadus pirms tam, kad 82. gadā mēs nospēlējām nosacīt to izrādu vienu. Ja? Un tās dziesmas jau kultūras ministrijai arī nevisai patika, jo tas fragments, ko jūs redzējāt sākumā, es kopā ar Zigmāru veidoju nosacīt Opus teātris, tādu programmu, ja, kur viena daļa sastāvēja arī no Žannas dziesmām, ja, un kultūras ministrs Kaupušs nebija apmierināts ar visu to lietu. Un, ja ir runa par šīm dziesmām, tad te acīm redzot prasās tādu piebildi, ja, ka visu dziesmu vārdu autors ir Jānis Jurkāns, kurš atrodas Čekas maisos tāpat kā es. Ja? Bet par to vēlāk. Labi, un kāpēc? Tāpēc, ka bija šī priekšvēsture, ja? Kas bija jau zināma, Mirdza, neraugoties uz aizliegumu, kur varēja, tur dziedāja, iespējams, dziesmas no Žannas un katrā ziņā to kluso dziesmu, ja, kas ir, ja, sakot zobus un tālāk ej. Un es biju nokaitinājis kaut kādā brīdī arī Jaunušām tenī laikā, jo man liekas, ka viņš mēģināja jaunības putnu ar saldo balsi. Un mēs... bija kaut kādas 2-3 izrādes, ja, man liekas, pēc kārtas. Un mēs tajā laikā ar Zigmāru Liepiņu studijā rakstījām, vārdu sakot, muzikālo pavadījumu Žannai d'Arkai, un es ļoti veiksmīgi, līdzīgi kā Kvēps un Šoriņš, nokavēju kaut kādas 2 uzgājienas uz ainu, kuras Jaunušāns, protams, pamanīja un bija jau cemmīgs uz mani, ja, un viņš zināmā veidā bija tā kā... domājis par to, ka tā būs tikai kustība izrāde, bet nebija iedomājies, ka tā būs izrāde arī ar tekstu. Un
tanī brīdī arī, protams, jā, nu tā teikt arī, es nedomāju, ka no viņa iniciatīvas, bet no kaut kādas kultūras ministrijas ietekmes pieslēdzās arī partijiskā līnija un teica, labāk, ja to izrādi mums nerādīt, jā. Tā viņi mēs to izrādi, kā lai to saka, norakām, bet par ko es nebūtu nenožēloju, jo šī gadījumā ir cits stāsts, jo 82. gadā teātra fakultātē sāk strādāt brīnišķīgā Tamāra Ēķe, kur ir tik daudz izdarījusi latviešu teātrī un tik daudz brīnišķīgus darbus paveikusi. Man liekas, ka viņai tuvu pie 100 izrādēm, ja, kurās viņa ir iestudējusi kustību partitūras un dejas, un tās ir Dailes teātris, Nacionālais teātris, Krievu drama kursi un vēl. Un jāsaka, viņa bija pilnīgi tāda balta lapa, kad viņa vispār sāka, ja, bet kaut kādā veidā iegāja tanī teatrālajā domāšanā un bieži vien varēja pie kustībām dabūt pat tādu neizkustinām lielumu kā Kārlis Sebri. Tagad būs nopietns fragments, kur jūs visi 4 runājat. Un fragments, paskatieties. Jā. Tas ir arī kino kronika. Gribējās par tiem laikiem, parunāt, kas tādi būtiski visai mūsu dzīvē šodien, teiksim, par tiem gribējās parunāt ar mūsu autoru vārdiem. Ļoti vāji vēl zinu šo autoru, kuram savā laikā ir bijusi liela nozīme mūsu kultūras vēsturē un literatūrā. Tad viņi dzējām pat apstājās un saka, tiešām tā ir Paigles dzeja. Man liekas, ka tas arī bija mūsu nodoms konfrontēt, teiksim, šodienas skatītāju, viņu domāšanu, šodienas cilvēku domāšanu, uztveri, jo, acīm redzot, mēs varbūt esam palikuši mazliet racionālāki. Un kā šī šodienas cilvēku uztver tiek saskarās ar to dienu cilvēku domāšanu, dzīves uztveri un kāda ir šie rezultāti. Viskaistākais, ka tāds domas, kas ir tik tīras, godīgas un svētas, kas ir bijušas savā laikā, ka tās tomēr kaut kur arī skar viņus ļoti dziļi. Es domāju, ka tas ar bezsakām nepaliks arī dzīvē. Tāds ļoti būtisks moments ir tas, ka ir jābūt kaut kādai tādai ļoti lielai iekšējai cilvēciskai atbildībai, ko mēs pēc tam saviem bērniem. Man liekas, ka taisn tā ir tā saikne, no vecā tēva, caur tēvu uz mani un tālāk uz maniem bērniem. Man liekas, ka tā ir tā sēta, ko nedrīkst pazaudēt nevienu tālu. Redziet, Leon Paigli. Jā, šeit man ir stāsts vārds sakot, jā. Es biju ne tikai tur tā teikt kustība režisors un Edmunds bija tā kā, ko Edmunds darīja. Viņš tā kā bija Jaunušānam tā kā asistents vēl, bet skaitījās arī kā režisors. Viņš arī aktieriski kaut ko darīja. Jaunušāns, protams, bija galvenais un nelaida mūs pie šprices, jā. Un Miks Kublinskis atbildēja, protams, par gaismām, jo Miks bija šausmīgi, talantīgs tanī jomā, lai radītu uz skatuves bildi. Un tie, kas ir redzējuši Kublinski izrādes, droši vien atcerās, vai tas ir Hamilkāra kungs, vai vienalga tas ir Kihnojens, bet tur vienmēr uz skatuves bija jau tā bildes maģija. Un šo bildes maģiju viņam izdevās, protams, radīt arī izrādē iela, jo praktiski skatuve bija tukša, gandrīz tukša. Un faktiski viss efekts bija gaismās. Un tanī laikā es nevaru nepieminēt, Nacionālajā teātrī strādāja spicākais tanī brīdī gaismotājs Latviešu teātrī, tas ir Jānis Grīmbergs, kurš arī jau daudzus gadus, kā lai to saka, nav mūsu vidū. Bet stāsts ir par kaut ko citu. Respektīvi, tā kā darbs ir ideoloģisks, tur bija kaut kādā veidā arī kaut kāda jubileja tāpat zīmēta, ja, un Drams teātris tika aizsūtīts uz Maskavu. Ar šo izrādi, ja, un stāsts ir par Jāni Kajeku un par mani, kur mūsu saistība jau sākās jau kolhozā un iestudējot pirmās izrādes. Ap citu es par Jāni nevaru nepateikt tādus vārdus, kad, tā teikt, no mūsu kursa vidus neviens nav aizgājis neceļos, un daudz pat aizgājuši, kā lai to saka, pa ļoti spožām taciņām. Un viens no tiem, kas ir aizgājis un ar savu darbu ir sasniedzis pilnīgi abrīnojams rezultāts, tas ir Jānis Kajeks.
kurš Ogrē, turpinot savas mammas iesākto Ogres teātri, ir uzradījis par pilsētas teātri un iestudē patiešām kvalitatīvas un profesionāls izrādes. Es esmu redzējis kādas 4, 3 no redzētām izrādēm man ir atstājuši ļoti lielu iespēju. Ne tāpēc, ka man vajadzētu šobrīd to pateikt, bet tāpēc, ka es viņus it kā joprojām pat redzu, kādas viņas bija. Ja? Nu, lūk, un mēs tātad esam nonākuši Maskavā, ja, un mēs ar Jāni kaut kādā veidā esam vienā numurā, atbraukuši Maskavas viesizrādēs, un saka, nu, tagad rīt no rīta, vārds sakot, mēs nospēlēsim un parīt pamodīsimies slavē. Nu, un, protams, te ir vēl mazliet jāpiemina stāsts par kritiku. Ja? Pēc mūsu viesizrādēm latviešu kritikā parādījās teikums ar ovācijām. Maskavā tika uzņemts drāmas teātra iestudējums Leona Paegles iela. Un tad es izstāstīšu par tām ovācijām. Nu, protams, festivāls kā festivāls, nu, kurš ies skatīties kazahus un kurš ies skatīties, vārdu sakot, nevienam nezināms latviešus it kā. Zāle, nu, apmēram, nu, bišķi vairāk nekā jūs esat šodien, te vārdu sakot, ja. Un viena kundzīte nobeidzās izrāde, viena kundzīte pienāk pašā priekšā pie rampas un saka, brāvā, brāvā, lietovci, brāvā. Tā beidzās mūsu viesizrādes ar grandioziem aplausiem. Skaidrs. Bet tev jau bija arī cita kompozīcija, ko kādreiz teātra vēsturē, par to, ka tev tomēr arī kaut ko citu neļāva. Tā bija kāda cita dzejas kompozīcija. Nu jā, nu bija, jā. Nu, jā kāpēc? Jā. Kāpēc? Nu, tie bija kaut kādā veidā grūti laiki, jā, nu tur. Es saku, kaut kāds 8 reizes, ja to izrāda, tā kā skatījās un teica, tā izrāda saucās? Kārais lauks, vācietis Kārais lauks, veltītā 40. gadu dienai kopš lielā TV kara un tā, un brigāde mums bija lieliski, godīgi sakot, kaut gan mēs arī kašķējāmies ļoti stipri. Scenogrāfs un scenārija autors viens bija Viktors Jansons, kurš strādā arī teātra muzejā tagad un Latviešu teātrī, un otrs bija kino režisors Ants Sepners. Ja, nu, tā tas notika, ja, kad visu laiku skatījās uz nagiem un prasīja, kas tas ir, to noņemt, faktiski tā izrāda arī nonāca pie skatītāja tādā stipri saplūinītā tādā versijā, ja, un tur neko nevar darīt vienkārši. Nu, kaut kādā veidā, tur panesās no vienas puses runas, tur bija tas un tas, ka mēģināja to noņemt. Nē, izrāda bija kaut kādā veidā cilvēciski, ja, jo tas vadmotīvs mēs arī izmantojām Imantu Kalniņu muziku, un Kalniņš uzrakstīja arī speciālas dziesmas uz Ojāra vāciešu tekstu. Tas moto mums bija principā tāds, tā teikt, tas, kas ir arī Matisona balādēs, mieru, lieciet beigtam Matisonam mieru. Tāds bija arī faktiski, ja, tas mūsu, tas izrādes, ja, tas vēstījums kā tāds. Ja. Un katrā ziņā, kāds gaidīja kaut kādas fanfāras un kāds gaidīja kaut kādas pateicības un kaut kāds tāds, bet, ja tu kaut kā daudz maz godīgi gribi runāt par to, kas ir karš, tad viņš ir cūcisks vienalga, jebkurā versijā, un to mēs arī saprotam, ja. Šodien, ja, šajā nestabilajā pasaulē, un jau ilgstoši sekojot Ukrainas notikumiem un tā. Briesmīgi vienkārši lieta, paldies Dievam, ka mēs pagaidām no tā esam pasargāti. Jā. Tu sākumā runājām par teātra dienas, un tāpēc viens sižets tādā kontrastā no teātra dienām. Redzējis tagad tev. Labi, jā. Teātris nāk pie skatītājiem. Šogad Latvijas teātri un simtiem rīdzinieku sagaidīja starptautisko teātra dienu un pavasari
17. jūnija laukumā. Uz 3 improvizētam skatuvēm atkal sastapām savus iemīļotos lugu un teātru varoņus. Tas ir atviķis, ielūkās riķis, tas ir atviķis. Tikpat labi bez alus var noreikt, no vistukšākās pūdeles dzert. Ēnāk, tu esi slikts bīdītājs! Ēnāk! Ēnāk! Tā aktieri teātra dienu atzīmēja Rīgā. Pateikamies saviem skatītājiem par mīlestību un uzticību. Kā tad jūs tomēr, ja? Un pēc gadiem vairāk nav, kā tas viss izdevās tomēr šādā veidā? Nē, bija jau priekšvēsture, bija jau mākslas dienas kā tādas, ja, un es, man liekas, pie Gundas Radio Klasikā jau teicu, ja, kad Viktors Jansons, ar kur es diezgan daudz esmu strādājis un kurš bija Mākslas akadēmijā pasniedzējis scenogrāfijas nodaļā, kādreiz noformulēja to lietu tā, ka viņš teica, ka ir brīži, ja, kad teātrim vajag nosacīt, nelaist skatītāju pāri rampai, norobežoties no viņa un sarunāties no viņa no attāluma. Un ir brīži, ja, vienkārši, kad šī rampa ir jānojauc un pie skatītāja ir jānāk tā. Ja? Un kaut kādā veidā jau pirms tam, es domāju, arī Dēles teātrī radās tāpēc šīs mazās zāles izrādes, kur bija arī Andris Bērziņš spēlēja, nāca uz manām trepēm spēlēties un tā. Un tā priekšvēsture bija tā, ka tas, var sakot, ir faktiski arī zemtekstu laiks. Ja? Un tā bija kaut kādā veidā iespēja, kaut kādā veidā sarunāties ar cilvēkiem, tā teikt, zināmā veidā tūplānā. Ja? Un, protams, tas vērtīgākais arī bija tas, ja, kad Anglikāņu baznīcā un pēc tam arī Dēles teātrī radās patstāvīgo darbu programmas, ja, kuras var sakot, nebija aktīvajā teātra repertuārā, bet, kuras bija pietiekoši, kā lai to saka, domāšanas jaudu, kas varētu iedarbināt skatītājus kā tādus. Un atceroties tās teātra dienas, man nav citu formulējumu, kā man liekas, es kaut kad vienreiz uzliku jau kaut kur uz kaut kādu rakstu virsrakstā svētku, ko mēs radām sev paši. Ja tā teikt, nevis diktāts svētki, nevis pieprasīti svētki, bet mūsu svētki, ko mēs radām sev paši. Un tās mūsu, kā lai to saka, idejas bija grandiozas, ja, jo mums bija ieceri, tad vēl poļi nestrādāja Vecrīgā. Mums bija pilnīgi utopiski ieceri kaut kādā veidā iedarbināt ziedošanas mehānismu, lai kaut kādā veidā varētu sakopt un atjaunot Vecrīgu. Ja? Protams, ja mēs pie tā būtu pienākuši, mēs būtu saskārušies ar tik daudz birokrātijas, ja? Bet, tā tas ir, jā, bet tas neapšaubām bija zemteksts laiks, un mums bija svarīgi to zemteksts izteikt uz laukumu. Tieši tā. Jā, pārlieksim lielākam jau atmodas periods un vienu mazu fragmentu no liela darba kopā ar Zigmāru Liepiņu, Māru Zālīti. Krustelēs maz bērniņš rotaļājas zem ratu riteņiem, zem pagaliem, zem dzelžu pēdām. Maz bērniņš krustelēs, kā laiks atsmiltis tek, caur pirkstiem
valodā, un vārds sauc mani bērni. Sauc mani skaļāk bērni, sauc es dzirdu vēl, man vēl ir valodā un vārds, bet sauciet skaļāk. Laik no laika laivinieki, braukdami pa Daugavu, pusnaktī redz divus vīrus, stāvā krastā cīkstoties. Tas ir Lāčs Plēss, kas šeit cīkstās, vēl ar svešo naidnieku, bet ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu pretnieku vienu pašu lejā grūdīs, noslīcinās atvarā. Tad cels tautai jauni laiki, tad būs tautā svoboda. Beļu dārzā. Ģeniāls darbs un ģeniāls iestudējums. Nu, tas tā. Jā, nu man jāizstāst vārdu sakot, jā, protams, jā, citi varbūt zina, citi varbūt nezina, ka pirmizrāde mums notika Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšanas gadadienā. Un Zigmārs Liepiņš kultūras ministrijā šo domu formulēja tā, nu redziet, skolēniem šis Māris Zalīts un tā teikt uz pumpu repos veidotais darbs būtu jāredz un ir nedēļa līdz skolai, kamēr skolnieki vārdu sakot atgriežās un viņam tas būtu svarīgi. Bet viņš maita zināja, ka taisni 23. datumā ir paredzēta ja šīm iestudējuma pirmizrāde. Tad vēl ir, protams, es tūlītās beigšu, Gretu. Ir, protams, darbi, kur nāk grūti un ap kuriem tu tur lauzies un mēģini atrast to īsto variantu. Lāča Plēša versija kaut kādā veidā man pienāca ļoti ātri, jo tad, kad es biju lasījis pirms tam libretu, ja, Māras libretu, Zigmārs man bija rādījis viņu,
pirms vispār bija uzrakstījis kaut vienu noti, un tad, kad Zigmārs pabeidz, viņš paaicināja manu uz Ausekļu ielu, kurā viņš dzīvoja. Viņš saka, nu ko, nu klausamies. Un man bija līdz kaut kādas, nes kāpēc, parasti nekad nenes sev līdz, tādas kaut kā bija trāpījušās, nes kāpēc nopirkts, bija tāds 2 liels papīra laps. Un viņš saka, nu tu esi gatavs klausīties, varbūt, ka tu gribi kaut ko iedzert. Es saku, zinu, ko ielēja man vien glāzi šampaniešu. Un tagad, var sakot, viņš ielēja to glāzi šampaniešu, noskanēja pirmā daļa. Es uz tās lapas darīju kaut kādas atzīmes, kaut ko zīmēju kaut kur. Tās lapas man starp citu ir saglabājušās, jā. Zigmārs pabeidz, viņš saka, nu kā? Nē, viss kārtībā. Zigmārs prasa, nu kā? Es saku, zinu, ko ielēja ātri otru glāzi šampaniešu. Un turpināja zīmēt, un pēc šīm 2 glāzēm šampaniešu un pirmās otrās daļas noklausīšanās man faktiski bija skaidrs, jā, kāds būs šis iestudējums. Protams, liels izaicinājums bija sporta manēža. Pirmkārt, sporta halle, absolūti nepiemērota kaut kam tāda veida uzvedumam kā tādam. Un mēs ar Gunāru Zemgalu, izējot arī faktiski no tās domas, kas it radījām, jā, šo vizuālo slīpumu, šo vizuālo pacēlumu, jā, ka respektīvi, jā, skatītājs var redzēt to, kas notiek, jā, jo skatītājs sēž tur un pacelt skatītāju te, vai, tur var sakot, vienīgā šī, kā lai to saka, nosacīt, ja tā kalna perspektīva bija vienīgais risinājums, kā mēs varējām iekļauties tādā manēžā kā tādā. Un tad, ja jūs tā pamanījāt, runa, protams, ap pirkstu mēs nevienam nebakstam, bet, ja jūs redzējāt, tad faktiski Igo to pēdējo dziedājumu dzied pie Latvijas kapa, pie Latvijas bedres. Tas ir melnais saurums, Latvijas bedre. Un viss tā ideja, kas mums tālāk asociējās, kamēr, kā lai to saka, teiksim ne mūsējā, teiksim aizņemt varbūt no Ilmāra Blumberga, jā, bet Latvijas zvaigznēs. Ilmāram pat ir, man liekas, tāds plakāts Latvijas zvaigznēs, ja kaut kādā. Un mēs nobeidzām vienkārši ar šo vienu mazo cerību zvaigznīti. Tad vēl skatoties uz šo materiālu, man ienāca prātā tā doma, lai neviens nemēģina man iestāstīt, ka nepatērējot enerģiju var sasniegt rezultātu. Te mēs varam redzēt, ja tos Igaus viedrs pēc būtības, ja kāda viņi ir. Un tas nav tāpēc, ka ir karsts. Tā ir vienkārši atdeva. Un nevelti, kā lai to saka, spēlējot lielas lomas, ir bijuši gadiem, kad aktieris nozaudēja izrādes laikā 5 līdz 7 kilogramus, ja. Tā kā tā teikt, nav īsti kaut kāda tāda liekieša profesija kā tāda. Un vēl pēdējā doma, kas man ienāca prātā, skatoties uz to Kalpēnmans mīļais, kaut kādā veidā citi projekti, Lāčplēs, vēl kaut kas. Ir ļoti daudz dziedātāju, kuri ir apveltīti ar aktieru talantu, bet viņi spēja darboties muzikā. Muziku viņas nes, bet viņi precīzi iet pa psiholoģisko, ja tā teikt, lomas zīmējumu kā tādi, ja. Un tur es domāju, tā bija viena iespēja, ko Latvija palaid garām, kaut kādā veidā mums ir operetes teātris, bet ka šis muzikālais teātris jau bija, kā lai to saka, jau te no tiem daudzajiem cilvēkiem, kur daudzās grupās tur kaut kur dziedēja un darījās. Un vēl kas ir, vēl viens moments, kas saistās ar Lāčplēsi, man ienāca prātā Aivars Brīze, un Aivars Brīze vienkārši tādu ieveda pilnīgi jaunu sasveicināšanās formu, ko mēs visi pieņēmām. Ne tikai sveiki, bet sveiki brālis, sveiki māsas, sveiki brālis, sveiki māsas. Un tā sajūta par lielo ģimeni, droši vien arī pateicoties skatītāju atsaucībai, bija absolūti visos. Gan dejotājos, starp citu Tamā Rēķa man vienīgā reize, kad viņi man atteica sadarbību, un es uzrunāju Uldu Štēnu, kurš mēģināja veidot šo kustību partitūru kā tādu. Bet tā sajūta, par to kopības sajūtu, nepārāk bieži viņas tās kopības sajūtas
teātrī vai uzvedumos rodās. Un tad, kad viņš ir, tad ir tas brīnums, ja, un tā teikt, tu nedomā par to, kā atgriezties, bet vienkārši tu esi laimīgs, ka kaut kāds tāds brīdis ir noticis. Ja. Jo pirms 23. vakara mēs nezinājām, kāds būs rezultāts. Jo faktiski mēs mēģinājām pa naktīm, un tādā laikā mums uz skani vēl bija jāpiedalās Piebalgā izrādē Mērnieku laiku, un Jaunšāns nepako negribēja mūs laist no vaļā no tās izrādes, un tad beigās mēs viņu pierunājām, ka viņš palaida mūs pēc pirmā cēliena, jo otrā cēlienā mums tik daudz tur nekas nebija jādara, un tas bija burvīgs laiks. Kultūras ministrija uzsauca mums taksometru, mēs ar taksometru braucām uz Piebalgu, nospēlējām izrādi, iekāpām taksometrā, braucam uz manēžu, vārdu sakot, nomēģinājām, nākošā dienā atkal tas pats. Un staigājāt garajos mēteļos, ja? Jums taču nebija tā, jums bija masu lomas tikai. Jā, mums bija. Jā, bet tas bija fantastiski, jo es jau strādāju, un mēs tur lavījāmies manēžā iekšā, jo biļetes nevarēja dabūt, tad mums bija tāds pazīstams administrators, un tad es kāds 2-3 reizes tur biju, jo tad vienkārši pa otrām durvīm tikām iekšā, lai redzētu šo uzvedumu. Tas manēžā bija tiešām. Mēs esam ļoti daudz runājuši, man noteikti vēl 2 lietas ir šajā reizē arī jāatgādina un jāparāda. Ir tev arī tāds skatījums, ka tu ar kādu izrādi devies uz Ameriku. Suns? Jā, un tāpēc suns mazliet. Un te ir arī scenogrāfs Ivars Noviks klāt. Tur tiešām nav jābūt darbā. Daudz ar mums noņemies. Bet tomēr cik labi ir sajust, ka atkal kāds par tevi rūpējas. Tad arī agrāk par tevi kāds rūpējās. Tu jau, protams, vari arī neatbildēt, ja negribi. Es personīgi netaisos izlikties, ka šī tēma ir aizliegta. Manuprāt, tev nevajadzētu par to runāt. Jā? Tikai tāpēc, ka es esmu tavs pirmais vīrs? Muļķības. Es esmu brīvs cilvēks. Tu arī esi brīva. Nebaidies, es jau to nedomāju tādā nozīmē, ka mēs abi atkal varētu... Ko tu runā, Oskar? Es tikai gribu, lai tu atbrīvojies no tā visas pasaules smaguma, ko esi uzkrāvis sev plecos. Pa šo laiku taču tu esi kļūsi līdzīgi tramīgam, izbiedētam zvēriņam, gatavam, kur katru brīdi saņemt sitienu. Jāsaprot, ka šīs gadījums, tas tevi tomēr ir atbrīvojis. Nekad! Nekad es tā nedomāšu! Tev nav nekāda cerība! Zinu! Godīgs cilvēks! Tagad es to pa īsti. Nu redz, jā. Ivars Noviks ir klāt, kā jums radās šāds risinājums? Kam? Ūdenī, malks grēda, kas beigās sagrūst. Vai. Nu, jāsaka, mēs diezgan daudz esam strādājuši ar Ivaru, jā. Un jebkurš vispārnējums rodas no realitātes. Jebkurš vispārnējums. Kā mēs ar Ivaru esam lamājušies, ieskaitot sunu, kas bija, man liekas, tavs diplomdarbs, Ivar, jā? Jā? Nebija diplomdarbs? Jā, kaut ko citu. Labi, ok, jā.
Bet beigās mēs nonācām faktiski pie tā, kad Lelde Stumbra ir devusi, tā teikt, to darbības vietu Maskavas priekšpilsētu, kas tur var. Kamēr mēs nonācām, ka mums sākās viss izrāda ar ūdens pilēm, uz kurām antri skatās, principā dzīvodam, tanī bezcerības, tanī slazdā, ikdienas slazdā, un kamēr aizgājām līdz lietumu, un nosacīt, līdz grēku plūdiem. Bet viss tā bilde radās no realitātes. Plus vēl Ivaram bija vēl tas, kad Ivars vēl piemet klāt, kad obligāti vajag, protams, krāsni, jo Maskavas rajonā, kādu tur radiātoru, vēl kaut kas, ja mēs runājam par kaut kādu pilnīgu nomali, ja. Un tur radās arī beigās tā malka, kas sabruka vēl pēc būtības, un kur Ivars aiz šīs malkas bija izdomājis, ka parādās purvīša bildes pavasaris, ja, Ivar? Purvīša bilde pavasaris, jā. Vai kā mēs ar Ivaru principā esam strīdējušies, tas ir drausmīgi. Vēl skatoties, es uzskatu, ka vien brīdi, tur mēs bija labais tons lamāt latviešu dramaturģiju, bet, Stumbra pretējais viedoklis ir manai sievai, nebūtu nav tā, kā lai to saka, švakākā latviešu dramaturģi. Man liekas, pat ir, kā lai to saka, dramaturģi ar lielu lidojumu, jo viņas izrādēs notiek visneiespējamākās lietas, kurām ir attaisnojums. Pieņemsim arī Sunī. Viņa uzraksta vienu remarku, kad viena no tām personāžām, kurai vārds ir Irēna, pēkšņi viņai remarkā ir svarīgi uzrakstīt pārvēršas par raganu. Bet tas ir, vārdu sakot, mudinājums uz to, ka pretēji ikdienai kaut kas sākās kaut kāda pilnīga fantasmagorija. Kaut kāda cīņa par teritorijām, kaut kas parādās, kaut kas līdzīgs, kā es teicu, kas parādās pēkšņi kaut kādos juku laikos, kad cilvēkos ir panika un ir neskaidrība par savu nākotni kā tādu. Ar Ivaru mums ir bijuši ļoti daudz labas sadarbības. Protams, man bijusi arī sadarbība Gunārs Zemgals, un Gunārs Zemgals ir apbrīnojams. Viņš bija tā kā meitene uz pasūtījumu. Viņš varēja izpildīt Jaunušāna domas, uzminēt Jaunušāna domas. Kublinska izrādes ir pilnīgi citā rokrakstā. Freiberga izrādes, Freibergs gan nav daudz strādājis, bet Princis un Ubaga zēns ir Zemgala iestudējums, un, protams, arī ar mani. Un faktiski mēs te kopā diezgan ātri nonācām arī pie tā slāča plīces idejas, kā tādas. Un, kaut kur nojūdz. Un tad runājot, droši vien, ka kaut kādā veidā jāliek punkts pamazām, es uzskatu, ka ir divi vaļi, kas var teātri mudināt jaunai skatuves valodā. Pirmais ir dramaturģija. Ja nav dramaturģija, un dramaturģija kaut kādā veidā nosacīta, jau mums zināma, tad tā ir scenogrāfa piedāvājums. Vai precīzāk sakot, kaut kādā veidā laimīga scenogrāfa un režisora domu kaut kādu veidu saplūsmu. Jo visas lielākās latviešu veiksmes teātrī, es domāju, vienalga. Vai tas ir kustība teātris, vai tas ir muzikālais teātris, vai tas ir, tā teikt, nosacīt akadēmiskais teātris, saistās ar to, kad ir, šī neparastais vizuālais piedāvājums uz skatuves. Un Siliņa Jānis te visiem saka, ka jāskatās Ditas Lūriņas vārdu, sakot Ferdinands un Luīze, un tur ir šis
scenogrāfa Ozoliņa un Ditas kopdarbs. Ja? Un laimīgos brīžos mēs ar Ivaru esam kaut kādā veidā satikušies, kaut gan strīdējušies esam baigi. Man atmiņā ir viens mūsu strīds, vārdu sakot, kur mēs strīdējāmies par vizuālo scenogrāfiju Šefera Amadejam. Ja? Un mēs tik ļoti kasījāmies, ka turpinājām kasīties arī tad, kad bijām izgājuši no kabineta, vārdu sakot. Mēs atrodamies abi vīriešu toaletē, un Ivars vēl nevar norimties. Un Ivars saka, un vispār Lūriņ, tev nav gaumes, un aiziet ūdensini. Bet arī Amadejā mums kaut kādā veidā ļoti labi radās, jā, tā lieta, jā, jo Ivars tur uzbūvēja, vārdu sakot, apgleznoja skatuves durvis ar šīm te piramīdām kā tādām tur nosacīt. Ir vēl tā ideja, ko Šefers pats ir piedāvājis, un tā kaut gan man tā doma, ka vajadzētu iestudēt Amadeju, radās skatoties Vācijā, kad mēs bijām viesizrādēs Vācu iestudējumu Amadeju. Ja? Un es sapratu, ka kaut kā tā Mocarts tur nomira un nokrit uz skatuves, un kāds viņu tur aiznes prom, es domāju, ka nav ritīgi. Un tad mums pienāca tā doma, ja, kad Mocarts līdz pat pēdējiem brīdim, kamēr viņš vārdu sakot raksta savu pēdējo skaņdarbu un praktiski ir jau totālā nabadzībā, ja, nosacīti, ja, un galīgi slims un drūdzi, ka viņam ir jāielien klavierēs, un uz šīm ziņkārībā, kas tur ir, viņam jāielien klavierēs, un uz šīm klavierēm, vārdu sakot, ja, Salieri turpina spēlēt gammas un cer, ka viņš būs tikpat liels un dižans kā Mocarts. Ja. Un tad mums vēl ar Ivaru, kā lai to saka, bijis ļoti laba sadarbība, kas nāca no Ivara piedāvājuma, tīri viņa ideja, respektīvi par ledus sienu, izrādē Trubadūrs uz Ēzeņu. Un tur sasienās kopā. Tur sasienās gan Čaks, gan Sudrabkalns, ja, kā laika biedri. Paldies Dievam, vēl tenī mums piekrita, ja, faktiski droši vien Petera kunga pierunāšana, kad pie klavierēm mazajā telpā sēdēja Raimonds Pauls, un uz skatuves darbojās 3 aktieri, Dita, Gundars Grasbergs un Mārtiņš Brūvērs. Ja. Un parasti tad, kad režisors skatās kaut kādu izrādi, vienmēr ir kaut kā, šita varēja bišķi savādāk. Kāpēc tā? Paga. Nevienmēr režisoram taisnība. Bet tā ir viena no izrādēm, uz kurām es gāju pilnīgi mierīgi, jo es zināju, ka viss būs pilnīgā kārtībā. Ja. Un ko es vēlreiz saku? Viss saknes ir realitāte. Un man norāva jumtu Picasso un Braka izstādi Ņujorkā, kur es redzēju, ja, kur šie slavenie, kā lai to saka, modernisti, abstrakcionisti, ir sākuši no parastām realistiskām ainamām, un šī realitāte pamazām šķeļās, pamazām pārveidojās par kaut ko citu. Jo visam ir kaut kādā veidā savs pamats, ne tāpēc, ka viņi gribētu to pasauli pārsteigt. Ja? Un arī kubisms radās kaut kādā veidā, tam ir savs pamatojums, arī piemēram, dadaisms, ja, kur rodās zeja no vispār nesakarīgiem fragmentiem. Tam ir savu jēga tanī laikmetā, un ja to jēgu uzmin, tad daudzas lietas paliek skaidrākas. Un vēl, man jābeidz, ja? Par to, man par tiem nākotnes nodomiem. To es apapriekšu pašās beigās. Jo man ir tagad arī ir, jo būs fragments no Trubadūra un Ēzeļa. Ar visu. Jā. Labi. Bet Inta Tirole, tad klausies, grib par Lūriņu kaut vienreiz tikai pie viņa spēlēs, grib kaut ko teikt? Es abrīnoju vispār to atmiņas, izsarmīte ir valdiņa, ja, ka tā viss var atcerēties. Ja. Man iespiežās atmiņā kaut kas tāds gabaliņš, bet tas ir uz mūžu, ja, un pārējais man izslēdzās viss. Un Valdi par tevi, es nerunāšu par tavām raksturu īpašībām. Jā, tev ir pilnīgi pretējs viedoklis. Nē, par to ir runa, ja.
impulss, kas nāk no tevis, ja, tas ir arī tavās izrādēs. Ja? Un, piemēram, Latgale, ka bija, ja? Es domāju, ka tā bija visi, tur bija nevis tikai izrāde, tur bija kaut kas medicīnisks, ja? Jo smiekli cilvēkam dod veselību. Un Latgali bija vienos smieklos. Tu varēji skatīties vai 3. reizi vai 5. Ja? Un to es gribu teikt, bet galvenais, ko es gribu teikt, ka tu visu laiku esi gājis laikam pa priekšu. Un tāpēc varbūt daudz tev nav sapratuši, ja? Bet skatoties tagad arī uz šito, kā ar tām teātra dienām, kā tev gāja viss, ja? Un man liekas, ka tās teātra dienas vispār atmodināja tautu uz atmodu. Nu, tas ir viens no ceļiem. Tur pirms tam arī mākslas dienas un viss kaut kas. Jā. Un pirms tam vēl var sakot Imants Kalniņš un Pērkons un vēl viss. Bet tas viss tā lēnām krājās. Nu jā, viss lēnām krājās, jā. Un tā tauta, viņa uzreiz neaiziet, ja? Viņa krājās, un tā, kas sprāks, tas ir. Un par to tev paldies, ja, jo tikai es varu noliekt galvu tev. Ai, taču Par nākotnes nodomiem teiksi, jo būs fragments vēl no Trubadūras un Ēzeļa. Nē, lai vispirms ir Trubadūras uz Ēzeļa, un tad jā. Es šodien izlasīju Ziedoņa sirds dinamītu. Neviens nedzīves rindas. Un Ojāns Vācijas man patīk vēl labāk. Neviens pēc manis nebrauc. Halo! Rakstnieku savienība. Halo! Viedrs un apkalnu! Atsūtīt pie manis kādu stiprāku vīru ar flakstangām. Kāpēc Viedrs un apkalnu? Man vakar jubilejā pie žaketes pieskrūvēja ordeni. Nevar dabūt nost. Nu brauciet šur par tramvaju! Nu nevar! Ļaudis smiesies! Sāk vēji elsot un lieti līņāt. Es netieku šodien vaļā no vecām atmiņu zvīņām, es tās kasu nost. Bet atkal kāda čūska man saka, ko? Kur čaks? Kur klauds? Kur visi mani draugi? Nolūza vētrā kā bērzi šmaugi. Klodija! Zeltainā! Nērs, es tevis teikt palicis esmu. Nevar jau vienmēr atnākt, kad sauc. Tava sirds pieder man mūžīgi mūžos. Gadu simteņi skries, saule un zvaigznes apspīdēs citus cilvēkus, citas pilsētas. Mēs būsim iznīkuši savās smiltīs. Bet tava sirds vēl aizvien piederēs man. Man liekas, ārkārtīgi skaisti izrāda bija. Un dziļa. Un ar visu maestro un ar visu ar to ledu. Tā arī bija viena no tādām, kas ir tā kā gribētos vēl redzēt. Labi, ka ir vismaz šāds ieraksts. Nu jā. Jā, jo, tad nākotnes nodomi kādi? Nē, tu mani piebildi, jā, ka bieži vien viss ir atkarīgs no viena cilvēka. Arī teātrī, jā, protams, jā.
Un te man jāpiemina mūsu iepriekšējais aizgājušais jau mūžībā teātra direktora vietnieks, cilvēks no Suitas, Zigfrīds Kalniņš. Jo mēs ar Ivaru piegājām pie Kalniņa klāt bufetē un jautājām, sakiet lūdzu, vai jūs gribat, lai ir tā, kā lai to saka, nu tā kā parasti, bet vai lai ir tā, kā lai to saka, nu tā kā bišķi neparasti. Kalniņš saka, lai iet bišķi neparasti, kas jums tur ir? Un mēs izstāstījām savu ideju par ūdeni, un Kalniņš piekrita. Tanī brīdī tas ir pilnīgi atšķirīgs lēmums, principā pretēji saprātam veselajam, jo zem skatuves atrodas visa, kā lai to saka, tiristora telpa, visa elektrība, ja, uz kā tāds teātris turās. Un Kalniņš tak izdomāja, kā to baseinu no gumijas izdarīt, un viņam bija gali kolhozā 9. maijā un tā tālāk. Tā kā es saku, no viena cilvēka ir ārprātīgi daudz, kas bieži vien atkarīgs. Un viens cilvēks var norakt, un viens cilvēks var pacelt veselu, kā lai to saka, kolektīvu. Tāpat, man liekas, līdzīgi, ja skatoties šeit uz Trubadūru, uz Ēzeļa, ka bez tam Ivar, viņi taču mums daļai nosponsorēja faktiski, ja? Jo tas ledus ir diezgan dārgs prieks, ja? Diezgan dārgs prieks. Un starp citu, tev sveicienu no viņiem, viņi man nesen kaut kad te zvanīja, viņi bija skatīties tavu iestudējumu, var sakot, Dzeguzēnu jubilejas, ja? Un tad viņi man atsūtīja ziņu un lika nodot sveicienu arī Ivaram, ja? Nākotnes nodomi, ja? Labi, nākotnes nodomiem, lai paliek kā priekšpēdējais variants. Sākās ar sakot zobus, ja? Un man atmiņā 2 intervijas. Vienā no viņām skanēja Mirdzes, nobeidzās intervija ar Mirdzes ziedājumu ar to sakot zobus. Abās intervijās, nezinu kāpēc, man mugurā bija zils žemperis. Un runa bija par čekas maisiem. Un tā ir viena tēma, kur ļoti daudz cilvēki ir nepelnīti dabūjuši. Es domāju, ir īpaši labi Latvija, Rīga, tas vēl tā. Bet es domāju, vienā lauku nostūrī, kad pēkšņi vienai Annai pasaka Annai čekisti, kas ar viņu notiek. Pārējā apkārtnē, ja? Un tanī pašā laikā es esmu pārliecināts, Nebelts Šepkēvits kaut kur ir pieminējis vēl šo jautājumu kā tādu, ja? Runājot par čekas maisiem, es domāju, ka tas saturs ir stipri atsijāts, jo Nebelti tur bija visādas lietas, un ieskaitot sābu, un ieskaitot vēl kaut ko, un kad tie vārdi jau izgājuši cauri sijātai izlozei, kamēr viņi nonāca līdz 18. gadā, ja, ka publicēja Rit, ja? Rit? Es nezinu. Man liekas 2018. Ja? Respektīvi, ja, un es vienkārši domāju, ka es neesmu rimies un nerimšos par šo jautājumu. Protams, es nevaru aiziet ne pie prezidenta, nepieņemsim pie žurnālistiem, bet man ir, tā kā man meita mācījās Tallinā, respektīvi akcija nosacīta režija, tad man ir šī sakarā zināmā veidā paredzēta kaut kāda akcija ar cilvēkiem, ja, kur es domāju, ka es realizēšu. Un lai zināmā veidā viņi paliek kā tāda piemiņas zīme, un gan jau kādreiz šo jautājumu pacelās. Ja. Tāpēc tur ir ļoti daudz lietu, pieņemsim, tad, kad es tikos ar Lidiju Doroņinu, pirms es radioteātrī iestudēju viņas ziediņas, ja, respektīvi Ingas Ābeles pierakstu, ja, par Doroņinu. Es viņai pajautāju, vai uz šīm kartiņām ir paraksti. Viņa teica, jā, uz visām kartiņām ir paraksti. Un es zinu ļoti daudz cilvēks, kuri nav parakstījušies un kuru paraksti nav uz šīm kartiņām.
Un kas attiecas par mani, tad man tur pie tā ziņojuma ir, pie tās kartītes ir klāt 2 ziņojumi. Viens, ko it kā es esmu uzrakstījis par Dailes teātra frizieri, šī brīdī mazliet aizmirsās viņas vārds, ar kur es vispār neesmu ticies. Un ar Rolandu Lapuķi, ar kur es esmu ticies kaut kādā, manēžā, kaut kādā kopējā mikrofona pasākumā. Un jāsaka, Rolands visā šī sakarā, visu šo uzzinot, man arī piezvanīja. Bet es nerimšos vairāk iemeslu pēc, tāpēc, ka daudzi samierinājušies, un es nepiekrītu, tā teikt, Ojāra Rubeņa pozīcijai, kas runā, lai runā, jo es domāju, ka ļoti daudzi smagi cietuši no tā, un es pieņemsim negribu, lai man bērni un mazbērni, viņiem rados būtu kāds cilvēks, kuram vārds ir Kangars kā tāds. Lūk, tas ir tas, ko es nerimšos, un nerimos arī pat iznākušajā Sibīrijas bērnu grāmatā dzimuši Sibīrijā, un to savu stāstu es nobeidzu ar vienu teikumu. Man ir tāda sajūta, ka es esmu represēts otrais. Lūk tā, tas ir pavisam un tie nākotnes nodomi, un es ceru, ka man pietiks laika, lai viņus realizētu, jo viss jau var izdarīt, tikai jāsakrīt zvaigznēm ir. Un tad tu vēl gribēji kaut ko teikt? Jā, paldies. Nē, es nobeigšu ar dzeju. Jā. Gari nebūs, Jānīt. Tas ir viens no maniem mīļākajiem dzejoļiem, tāpēc, ka viņš ir ļoti īs. 1. septembris. Tikko izšķīlušies no olām, iet cāļu uz skolu, gladiolām. Es novēlu jums visiem to sajūtu, kādā brīdī nonāk 1. septembra sajūtā, ar cerību par šo pasauli un par šiem cilvēkiem uzzināt kaut ko foršu un jaunu. Paldies! Un liels paldies! Mums bija ļoti daudz ar Valdi Lūriņu var ciklu taisīt. Lēnā, mierīgi un tā nesteidzoties, nevis sadrumstalot, cik ilgi kāds var klausīties, jo tas darba lauks ir plašs. Un tā kā tev nākotnes nodomi ir, tad tomēr ārkārtīgi vērtīga grāmata es tev dāvinu. Tas ir labākais vēsturnieks, kas ir sataisījis visu okupācijas periodu grāmatu. Jā. Paldies. Es ceru, ka jums nav. Nav. Paldies tev un paldies tevai kundzei, kur tu izglīto. Jā. Es esmu vienkāršais tautas cilvēks, bet tā kā mēs esam vienā skolā gājuši, es teikšu tu, bet tikai tā kā skolas biedri. Un man gribēs teikt, kā Tirolīte teica, ka tu ej tā kā pa priekšu. Mums ir tikai 3 gadiņas starpība. Kā tu tur briesmīgā priekšiešana, vai ne? Bet man ir tāda sajūta, ka visu mūžu es piedalos kaut kādās vētras, brīvības, garas stihijās, kur baldes atkal, un teātrdienas, un vēl kaut kas. No Amadejs vispār gāja reiz skatīties, man raudienas tā, kad es to pievinu, ja? Tā kā mīļš tev paldies par to brīvības garu, par Latvijas vispār nerunāsim. Tā kā ej pa priekšu arī tās nākotnes lietās. Būs, kas atkal iet tev pa priekšu atkal, ja? Paldies tev. Es tā pielikšu vaigu, jā. Paldies, mīļā. Paldies, ka atnācāt un kur jau kādā pagriezienā tiksimies. Jā, un mēs nākamā reize tie, kas nāk regulāri 16. aprīlī, tiksimies ar Lolitu Cauku, jo viņai ir mazliet apaļāka jubileja nekā Lūriņam. Un te, kad jūs tagad esat, varat uzdot jautājumus, pienāk klāt, man skanēs vēl viena dziesmiņa no kādas izrādes. Labi, jā. Tā kā paldies. Vai Dievs, maitu. Lai palaidu brīnumu. Paldies, māc. Jā. Oi, čau, Droši, tā ir tikai tāda jau tāda fona. Tu zini noteikti, no kuras tas ir.
piemēram,